pārējie. Tātad gan Hose, gan Ankipāns ieejam zonā pirmo reizi. Ellisons un vārti jau pirmajā minūtē. 34 sekundes nospēlēts. Mats Ellisons viens pats pa kreiso malu aizlavījās līdz vārtiem. Un, Endijs Čiondo negaidīja visticamāk metienu. Endijs Čiondo varbūt tās vēlāk, bet Matam Ellisonam tie ir, ja nemaldos, 4. vārti. Tiem būs pilnā sastāve, tikmēr Hose dodas uzbrukumā. Pats izdara metienu un vārti. Un vārti. Viesu komanda jau spēlē pilnā sastāvā. Čiondo kļūdījās. Par šo vārtsargu ir viens interesants fakts. Viņš ir 2 reizes draftēts. Tver ripu. Jā, pārdēļ ripu Dārziņš un vārti. Kuriozus vārtus. Tiešām, un Ellisonam tie ir 2. vārti šajā mačā. Viņš pat tagad, kļūdījās vārtsargs. Jā, šeit ripu pārtver Dārziņš, piespēlē vārtu priekšā, Ellisons un... Grūti pat pateikt, no kurēts. 2005. gada sezonā Rīgā spēlēja metiens vārti. Teicams metiens Rēdlīga izpildījumā 4-0. Es aizbraucu aiz vārtiem, Miķels Rēdlīgs, Kosturs it kā pārvietojas, bet starp kājsargiem. Labi spēlē Ulanovs. Viesiem 4. uzbrucēja Trīnieks, Andrušenko. Vārtu priekšā šķiet, ka tas bija 70. numurs. Tas ir labi. Tas ir tāds diezgan mazākumā. Rizancevs vārtu. 4-2. Līdzīgā situācijā kā Pārtver piespēle un ļoti labi laužās Cipuls. Uz vārtiem noraidījumu nav Širokovs. Spēcīgs metiens. Vēl viens metiens vārtu mazākumā. Skatāmies, šeit ļoti labi Cipuls pacīnījās. Širokovs ieguva ripu. Nemeta uzreiz pauzi. Spēcīgs metiens un Tribuncovs vārtu priekšā. Kartigans. Metiens vārtu! 6-2, Mats Kartigans, ripa palēcās, neapturot to no gaisa Kartigans, viens pats. 2 vārti mazākumā, tā vēl nav bijis. Lieliski nospēlē, 79. Gaida, kamēr notiks maiņa, gan savā komandā un arī mūsējie maiņas. Kārtējā kļūda Suško, Ellisons, 1-1, metiens, 7-2. Matam Ellisonam 3. vārti. Suško 9. numurs, 2. maiņas aizsargs, Vadims Suško un Mats Ellisons 1-1. Skatāmies vēlreiz, cik gudru metienu izpildīja Ellisons viltīgi starp kājsargiem. Visiem izdodas iegūt ripu, jā, un pēc Ulānova metiena. Pēc Ulānova metiens Igors Ulānovs. Lūk, vēlreiz atkārtojumā. Neliela pauze. Tur gan mūsējie, tur Laviņš priekšā bija un patrauciet. Atgriežās Kartigans laukumā. Petrovīckis, Kartigans. Pats izlaužās. Metiens vārti! Kādi vārti? Kartigans pats uztver ripu. Pēc tam, ka iznāca no sodīto soliņa, apspēlē Antonovu un nogulda vārtsargu metiens tojā augšējā stūrī bezspēcīgs Kosturs. Arī viņš jau 4 ripas šajā spēlē ir ielaidis. Jā, un vārtu priekšā un atkal kļūda. Ļoti skaisti vārti. 8-4. Arī šoreiz Mihaļova izpildījumā. Vairākas kļūdas mūsu aizsardzības zonā. Minskas Dinamo rindās, redzam, šeit Blinovs piespēlē Petrovickim. Tāpat nav kļūda, tā vienkārši tāda nelaimīga apstākļu sakritība. Ļoti bīstama ripa atlets un vārti. Šajā gadījumā negribētu zaudēt. Vārds viesiem izdevies atgūt un skatāmies atkārtojam. Nomals aizbrauc aiz vārtiem un spēlē mazākumā šajā situācijā Sotnieks. Iegūst ripu, piespēle Ankipānam. Kartigans, metiens. Atsetrīt Kosturs un 20 sekundes līdz kārtējam panākumam 6. pēc kārtas. Jo pirms tam arī Čehovs Vīķes, ja nemaldos, mēs bijām uzvarējuši. Jā, papildu laikā, bet uzvarējām. Vēl viens metiens. Dažas sekundes vēl līdz maču beigām. Un spēle ir noslēgusies ar rezultātu 8-5. Rīgas Dinamo uzvar.